ka lepojas. Dagda lepojas, nu, protams, ar saviem cilvēkiem, jo pilsēta bez cilvēkiem nebūtu vispār nekas. You don't know. Jūlijas, un šodien Dagdā mēs sanākam atkal uz tradicionālajām Annām Dagdā. Šogad mēs šo svētku svinam 30. reizi. Un es gribēju teikt, ka tradīcija nav tā, kas atkārtojas, bet tradīcija ir tā, kas piepildās ik gadu ar jaunu dzīvi. Esi vesels Krāslavas novadā. Biedrība Cilvēku attīstības centrs, kuras līdzdibinātais esmu, šodien rūpējās, lai Dagdā būtu veselības pārbaudes, dažādas aktivitātes, lektori un viss, kas ir saistīts ar kustību un veselīgu dzīvesveidu. Mums bija ciemiņi no Rīgas. Ko jūs testējat? Hepatīta C un HIV. Skaidrs. Tā kā bez maksas šodien notiek dažādi testi, ne tikai hepatīts C un HIV, bet arī ekspres konsultācijas no ārstu palīgiem. Nu ko, dodamies tālāk? Sveiki Bilbao Efekts 2, kas ir daļa no Dagdas arhitektūras mākslas mūzikas festivāla, kas notiek 2. gadu. Un mums festivāls sadalās 3 daļās. Viens ir mūzika, māksla un arhitektūra. Šī ir mākslas sadaļa, kur mums ir izstādīta Margarieta Griestiņa ar gleznām un instalācijām un skulptūrām, kas ir attainojis pāris ainas no lauku dzīves, kur ir ļaunais vilks, kas ir nozadzis sarkangalvītai dienas grāmatu un lasa. Mums šeit ir no Astašovas Jurijs Lešņiks, kas visu dzīvi ir pavadījis Parīzē, Čikāgā un tagad ir pārvācies uz Covidu uz Astašovu, kur arī dzīvo un veido šitik skaistas invertās mākslas skulptūras. Viņš pats veido, viņš atnāca pats pie mums uz 1. gada festivālu, izvilka kubiņu no rokas un pārveidoja to pa skulptūru. Un šeit Jānis Dzirnieks ir viņu uzaicinājis mākslas izstādi, un video jūs varat redzēt, kā tās skulptūras tiek invertētas un transformācija notiek no viena objektu uz citu objektu. Patreiz šeit ir tukšums, bet pavisam nesen te bija sievietes, kuras vēlējās iedvesmoties. Anete Hofmane no Rīgas psiholoģi mācīja, kā no sevis nokraut lieko stresu. Tad visvienkāršākais atbrīvot plecus un vienkārši iedomāties, ka mēs nometam visu slikto zemē. Ar tādiem vienkāršiem vingrinājumiem jūs varat uzreiz sajusties daudz brīvāk. Reku es esmu satikusi Aleksandru Lahtionovu, kurš šodien pasniedza nūjošanu. Aleksandrs ir ne tikai nūjošanas treneris, bet arī mans bijušais vīrs. Aleksandr, cik liela grupa tev šodien bija? 6 cilvēki no dažādiem valstīm. Jā, es saprotu, ka bija arī ciemiņi no Polijas, vai ne? Jā. Viņi ļoti augsti novērtēja to, ka mums ir tāda forša veselības diena. Tā kā dodamies tālāk. Pan, let's go! 2 video darbi. Luīza Nežberte un Meķu Koletī, kas ir no Skotijas mākslinieks, viņi pavadīja Dagdā 3 nedēļas, pētot visus iespējamos jautājumus, kam viņi vien varēja pievienoties. Viņi uzbūvēja paši savu kameru ar sensoru, kas pēta intensitāti, to izmanto astrofizikā, arī robežas novērošanā no militāriem mērķiem uz droniem liek šo kameru. Un ar šīm kamerām viņi uzfilmēja vairākus video darbus. Viņi apmeklēja šo te Herca Franka muzeju jauno izveidoto un interpretēja jaunus video darbus, skatoties uz sauli, skatoties caur senu māju logiem un domājot par ļoti dziļām substancēm. Kas mums notika šeit? Šeit bija Juliana Sokolova no Daugavpils, kura stāv un krīt par uzturu. Viņa saka, ka mums ir jāveido veselīgi uztura paradumi. Un viņas darbnīca ir saistīta ar to, ka viņa izglīto cilvēkus un stāsta, kādai jāizskatās mūsu ēdienkartei. Jo produktu pārdevēji ir ļoti bildīgi, viņi grib nopelnīt. Viņi nevēlās rūpēties par mūsu veselību, tāpēc mums ir jābūt gudrākiem. Un, kad mēs ejam uz veikalu, mums ir ļoti uzmanīgi jālasa, ko mēs ēdam.
par ko mēs maksājam mūsu naudu, kuru mēs tik grūti nopelnam. Tā kā jā, mācieties par uzturu, māciet saviem bērniem, un ja nezināt, kā iemācīt, tad griežaties pie speciālistiem. Un iesim uz pēdējo izstādes daļu. Uzmanīgs video, kas skatās uz koka māju logiem un skatās uz zīmējumiem, kas ir tapuši 60. gados skolās. Atslēgas vienmēr stāv pie Dagdas turisma informācijas centra Sintīs vai Jājas, jebkurā brīdī brauciet, jūs ielaidīs izstādē. Šodien mums arī bija tādi forši kaimiņi, bērni, kuri tirgoja savā mācību uzņēmumā gatavotos produktus. Mēs stāvējām pretī un priecājamies, ka tie aktīvi tika izpirkti. Un šī mums bija vispopulārākā telts, jo cilvēki vēlās pārliecināties, ka viņu holesterīna līmenis, cukura līmenis un dzelzs līmenis ir normā. Diemžēl, ņemot vērā mūsu ēšanas paradumus un to, kā cilvēkiem patīk kapčonka, ticiet man, holesterīns reti kuram normā. Bet cilvēki cenšas, mēs viņus izglītojam un ceram, ka ar laiku mūsu pūliņiem būs rezultāts. Un pēdējā stacija būs mūsu foršā fizioterapeite. Skrienam! Hi, we are Lily and Sveiki! Helen from Mēs esam Studio Lilija Paradox un Helēna no Studio Paradox no Rīgas, un mēs uzbūvējam šo paviljonu kā daļu no Dagdas mākslas festivāla. Tas ir kā arhitektūras paviljons, un tam vajadzētu būt apmaiņas galdam. Sakotnēja ideja bija augu apmaiņa, bet tad mēs nodomājam, kāpēc to darīt tikai ar augiem. Cilvēki var atnest lietas, kas viņam vairs nav vajadzīgas, un varbūt tās kļūs par kāda cita dārgumu. Viņi tas var izmantot. Treasure, they can use it. Yeah. Tā ir iespēju vieta un vieta dalīšanai, lai kas tas arī būtu, vai tas būtu ēdiens vai vienkārši idejas, sarunas. Arī baznīca fona ir ļoti simboliska, ar balto krāsu, kas ir arī galdam. Hello, hello! Natālija, kā tev sokās? Vai viss ir veseli Krāslavas novadā un Dagdā? Jāmāca līdzsvaru un koordinācijas vingrinājumi, dažreiz pašas parastās spēles no mūsu bērnības. Parādīsi to visu parastāko spēli, un tas būs mūsu intervijas noslēgums. Ejam! Tā ir viena ļoti, ļoti veca senlaicīga metode. Jā, mūsu bērnībā bumbas vietā vienmēr bija kāds akmentiņš vai priekšmets, kas vienmēr ir par rokai. Tad bija jāuzzīmē rūtiņas, redziet, kā tas izskatās. Un pēc cipariņiem bija jāmet tā bumba, tur, kur viena rūtiņa lēkājam uz vienas kājas, kur divas tad uz abām, un gana jautri, koordinējot savas kājiņas, lēkājam. Tālāk paturpinājām drusiņu ar līdzsvaru un koordinācijas vingrinājumiem, jušanas taku. Tagad patstāvīgi mēs pārbaudīsim, cik pati tu esi spējīga iziet šo taku. Tālāk, uzmanīgi jānokapj, šūpojam, iešūpojam iegurni, iešūpojam celīšus, vienu otru kāju pēc kārtas. Šo es nevarēšu izturēt, jo šis ir tāds rīktīgais. Izlaidīsim, bērniem tas, starp citu, šodien dažiem bija izdevies. Tālāk pakmentiņiem un tālāk ceļš ir jāturpina basām kājām. Tu vispār ieteiktu bērniem vasarā staigāt basām kājām? Ļoti, jo mūsu kājiņas ir pieradušas pilsētās staigāt tikai pa līdzeno virsmu. Un priekš potītas saitēm un kājas muskuļiem tas nav labi. Jo muskuļiem nepieciešama slodze, ikdienas slodze un kairinājums pēdām. Natālija, paldies tev par tavu darbu, paldies par izglītošanu, un mēs priecājamies, ka mums ir tādi forši speciālisti. Paldies! Sveicināti Latgales pirmajā golfa laukumā. Šis nav minigolfs, šī definīcija ir pļavu golfs. Pilnīgi viss ir par brīvu. Nūjas, bumbiņas stāv paviljonā. Dzeltenie karodziņi plīvo. Šie te puiši, kas ir uzbūvējuši šis te Krater Fajan arhitektu kolektīvs, un viņi pārstāv šo saucamo eksperimentālo arhitektūru, kas ar vienu kāju ir nedaudz laikmetīga arhitektūra, bet tomēr eksperimentāla. Visi jau piekritīs, ka golfa laukums, kas ir pa brīvu, nav pilnīgi tipiskā funkcija, vai ne? Bet viņš pilda divus uzdevumus. Viņš sakārto nedaudz ainavu, un viņš novieto labas kvalitātes arhitektūru.
Šeit ir vairākos līmeņos atklāšanas dienā mēs cepām pankūks un spēlējām golfu. Šajā punktā šeit droši ņemam nūju, ņemam bumbiņu. Jāsaka viena lieta, ja pazaudē bumbiņu, 100 pumpiņu. Labi? Notiemējam uz karodziņu un skaitam sitienus, ar cik sitieniem uzvarēsim spēli, ja būs pēc iespējas mazāk sitienu. Es neesmu labs golfers. Šovakar uz šīs skatuves, kas man aiz muguras, uzstāsies brīnišķīgi cilvēki, dažādu paauģu cilvēki. Un tas, laikam, ir galvenais, kad mūsu svētkos varēs atrast sev, katrs kaut ko sev tīkamu. Pirmie uzstāsties mūsu pašu jaunieši ar Karinu Stivriņu priekšgalā. Mēs ar viņiem lepojamies. Tie ir jaunie cilvēki, kas nesīs turpmāk pilnīgi noteikti mūsu novada vārdu tālu aiz tā robežām. Uz otrās skatuves, otrajā koncertā uzstāsies divi jaunieši, divas jaunas balsis. Uzlicošas zvaigznes, Viktors Buntovskis un Annika. Un šo svētku koncertu mēs noslēgsim ar mūzikas leģendu Jumpravu. Nu, šī grupa neprasa komentārus. Vai jūs esat pirmo reizi Dagdā un kādas ir sajūtas pirms koncerta? Man šķiet, ka mums visiem šī ir pirmā reize Dagdā. Jā. Cik tā nav braukts, bet forši ceļš, Latgale skaista vieta, forši pabraukāties tomēr. Jā, gribās vairāk noteikti iepazīt, tā kā šo visu apgabalu šeit bratot cauri un apciemojot. Latgalē pirmo reizi? Nē, bet tā ieraugam tieši Dagdu un tos ezerus, kas apkārt. Sajūtas ir lieliskas, vismaz man. Siltas, jaukas un vasarīgas. Kā pie svētkiem pienākas. Precīzi. Man likās, ka mēs esam pirmo reizi, kad es braucu uz šejieni, bet tomēr daži zina, ka mēs esam pirms 20 gadiem bijuši, laikam, pēdējo reizi. Līdz ar to es varētu teikt, ka man ir tikpat kā pirmo reizi. Nē, es atcerējos, ka mēs bijām bijuši, gan domāju, ka pirms 10 gadiem, bet izrādās pirms 20. Es atceros, ka bija baigi foršs koncerts. Es atceros, kaut kā tieši Dagdas koncerts man ir palicis atmiņām. Es jau braucu tā ļoti pacelāt uz tejieni. Ļoti gaidu sajūtu pilns tādu, kad būs forši baigi. Nē, ļoti labi, tāpēc, ka mēs jau tiekam brīnišķīgi arī uzņemti. Ja? Mēs tiekam cienāti un slavēti un loloti un mīļoti. Un tas ir patīkami, jo tālāk uz austrumiem jau foršāk. Jā, no Rīgas tālāk uz austrumiem, jo sirsnīgāk un tāda viesmīlīgāk tāda publika ir. Dagda ir amazing pirmām kārtām. Dagda atļauj darīt to, ko tu vēlies. Dagdā nav tā kā centrā, ka tur grūti saskaņot vai kaut kā ilgi tas notiek, tie procesi, te viss ātri notiek. Ko gaida šodien? Atsaucība, prieku līdziedāšana. Nu jā, ko parasti gaida. Muzikanti jau gaida, lai publikai patīk, lai mēs varam visi kopīgi labi justies. Tas ir vienīgais, ko visi gaida, neko citu jau neviens negaida. Pēdējo reizi lūkšu, es rokas mani lai paņem. Tas vienmēr ir ļoti forši. Ir ļoti forši, ka cilvēki tevi gaida, ir ļoti forši, ka tu spēj dot prieku cilvēkiem. Man šķiet, tas ir tas svarīgākais. Jā, precīzi. Kad jūs braucāt uz šejieni, vai bija kaut kāda nedroša sajūta? Nē, man nebija nekāds nedrošas. Man nekad tādas sajūtas nav. Man ir 40 km no šejienes lauku mājas pie Krāslavas. Līdz ar to es braucu regulāri, šovasar es jau tur esmu bijis 4 reizes. Ja domā dronas kaut kādu, galīgi ne. Neko tādu, kas 2 droni ielido kaut kā nomaldījušies, tad nedrošības sajūta. Nē, muļķības jau kāds, nē, tā nav. Jā, bišķiņ čuriņi raustījās, bet kopumā nav baigo bāžu attiecībā pret to, vai kaut kas notiks šovakar vai nenotiks.
Jā, teiksim, mums jau tā komanda bija internacionāla, bija no Ņujorkas, vāciešu, austriešu grupējumi, no Parīzes iebrauc pāris mākslinieki vai ne. Un, protams, viņi jūt, ka viņu numuru zīmes ar mašīnām tiek apturētas 3 reizes dienā. Un to jau viņi jūt. Bet visi ir ļoti pieklājīgi, visi drošības dienesti, visi, kas ir policijas un robežnieki, viņi ir ļoti pieklājīgi, bet viņi aptur. Viņi saka, ka tāds mums ir uzdevums. Tas ir ļoti pareizi. Mums uzdevums ir tādu vēl vienu līmeni kultūrai piešķirt. Un katrs pilda savu uzdevumu. Ja mēs katrs pildēsim to savu uzdevumu šeit pie robežām, manuprāt, viss būs baigi labi un droši.